Nepabeidzot vidusskolu, sākās mans trimdas ceļš, visa jaunība, vislabākie dzīves gadi man bija jāpavada projām tālu no dzimtenes. Kopskaitā tie bija 19 gadi. Vienu gadu Sibīrijā, bija kolhozā, un tad mūs baržās nosūtīja uz ziemeļiem. Mēs nezinājām, kur mēs braucam, cik tālu mūs vedīs, bet tad mūs izsēdināja Jeņisejas krastā, un vairāk nevienam, ka mums nekāda daļa nebija. Un tā mēs tur nodzīvojām, tas bija briesmīgs laiks, tālos ziemeļos, kur ir vasara 24 stundas un arī ziema 24 stundas. Un tur man bija jāpavada ilgi gadi. Tur svētki tika svinēti pēdiņās, jo tur mēs strādājam tundrā, kur neaug neviens kociņš. Ziemassvētki, tur daudz Ziemassvētki man bija jāpavada. Lielās skumjās pēc dzimtenes, un eglītes vietā mēs tiešām varējām atnest polāru bērziņu, kurš bija bez lapiņām, bez skuiņām, un tā bija mūsu eglīte. Mūsu cienasts un visas atmiņas bez šaubām saistījās tikai pie dzimtenes. Un ar vien, kad cilvēks nav paēdis, tad viņam ar vien gribās atcerēties un runāt par to, ko viņš ir ēdis, un kā toreiz bija un kā tagad nav. Bet, mēs tur bijām ļoti daudz latviešu, tur bija daudz tautības, gan lietuvieši un igauņi un kalmiki un vācieši un somi, ļoti daudz tautības tur bija. Un mēs visi tā nešķirojamies un ļoti draudzīgi dzīvojām. Un Ziemassvētki bez šaubām bija, kāda viņi bija. Un mēs daudz nevēlējamies, mēs ar vienu tik runājam, cik mēs būtu laimīgi, ja mums būtu maizīte, ko paēst, cik gribās ar sviestiņu, un salda tēju uzdzert virsmu. Tā bija mūsu idille. Vairāk mums arī neko mēs necentāmies, ne pēc kā daudzi, jo tā zivtiņa, ko tur ķēra, pat to mums noliedza. Un tad tur pāri Jeņisiem, tur bija tāda naftu meklēja. Un tad tie naftinieki brauca te pāri Jeņisiem uz mūsu krastu, un tur viņiem mūsu sievietes, arī mana māte, Adija, cik varēja, lampiņa mums bija, apgaismojums mums bija no tādiem pārstrādātiem taukiem, kur vāries zivis. Mēs ielikām mazu deglīti, un tas tur dega, un pie tā mazā deglīša vajadzēja tur adīt priekš viņiem, un par to viņi maksāja ar sēnalām. Miltus viņi sijāja, miltus ēda paši, sēnalas bija mums. Un no tām sēnalām mēs tur ar tiem eļļu, kur vārie zivis, jo tur bija konzervu fabrika. Melna eļļa, mēs vārījām putru no tām sēnalām, un tur ielikām eļļu. Tas bija arī Ziemassvētku ēdiens, jo mums cita nebija. Maizīti tāpat mums deva 400 grāmu, mēs bijām ģimenē 3 cilvēki. Katram, lai mēs dzīvojam ļoti draudzīgi, bet katram bija sava kulīte, un katrs to dienas devu likām savā kulītē. Un tad ēd, kad tu viņu gribi, un jau pa ceļam nesot to maizīti, jau arī gribās kādu gabaliņu apēst. Un tad mēs tik pakratījām kulīti un skatījāmies, man jau daudz drupaču sakrājušās. Tātad tas jau ir daudz kaut kas. Tāpat mēs dzīvojam tādās mājiņās, mazās mājiņās, ko mēs paši būvējām, pa Jeņisē pludinājām baļķus, paši izsūtītie viņus tur makšķerēja laukā no ūdens, un tad likām mājas vienu baļķu uz otra, starpā mums pašiem bija jālasa sūna tundrā, tam starpā bija sūna un baļķi. Logos stikla vietā bija papīri, un tas bija ziemeļos, kur sals sasniedza 50 grādi, un gandrīz kādreiz arī vairāk, un kad uznāca purga, kādas 2-3 dienas, tad vispārīgi bija tāda sniega vētra, ka mēs ārā negājām. Un cilvēks, kas kādreiz tādā purgas laikā bija ārā, kaut kā aptumšojās prāts, viņš pilnīgi nomaldījās, viņš nevarēja saprast, uz kuru pusi iet. Un tad viss tas dabas reliefs bija tik ļoti izmainīts pēc tās purgas. Es ļoti labi atceros, mēs tādā mazā mājiņā dzīvojām, un tagad liekas neticami, ka mums tāda, turpat tos baļķus ķērām, mums arī kāds malkas gabals gadījās, un uz tās plītiņas stāvēja tēkanna ar ūdeni, un mēs viņu vārījām, un tas ūdens neuzvārījās. Viņš tāds knapi silts tikai bija, ka neko nevarēja sakurināt. Tur mums piemetās visiem cinga, jo mums tur galīgi nekas nebija, ne vitamīna, nekādi zaļumi. Absolūta no rīta celdamies tādā augstā būdā,
Mēs nevarējām nostāvēt, tad mēs četrāpus metamies uz grīdas, tā parāpojam kādu laiku četrāpus, un tad drusciņi tā ievingrinoties, mēs varējām sākt staigāt, zobi kustējās. Tad tur atveda skujas, un tad mums vārīja no skujām kaut kādu dzērienu, ko mēs tur dzērām. Ar sakot, atmiņas jau ir baigās, bet laiks paiet un atgriezamies. Sākumā, kad mūs atbrīvoja 56. gadā, mēs pat baidījāmies uz Latviju braukt, jo mēs dzirdējām par to, kad sūta atkal atpakaļ. Tad mēs Krasņērskas pilsētā dzīvojam kādus gadus, un tad atbraucām uz Latviju. Un kas mūs te sagaidīja? Mūsu ģimeni izsūtīja no Ludzas, no Latgales. Mēs jau baidījāmies uz Ludzu braukt, ka mūs tur atkal nesavervē un nesūta atkal atpakaļ to ceļu. Tad mēs Rīgā dabujām atkal tādu pie privātā mājā, pilnīgi tādu žurku māju mēs viņu saucām. Mums tur bija jāmetinās. Nekāda medus maize, ja mūs negaidīja arī Rīgā, mums bija ļoti grūti iesākt. Tāpat līdz šai dienai. Bez šaubām es negribu grēkot un teikt, ka mēs dzīvojam varbūt trūcīgi un slikti, bet kā nu ir, tā jādzīvo un tā ir labi. Kavējamies gan labās, gan sliktās atmiņās. Ārkārtīgi žēl tēvu, kas tur Vjatkas Lēģerī, kas tika nošauts, ko es uzzināju tikai šī gada 25. martā, būdam prokuratūrā un iepazīdamās ar tēva lietu, jo uz mātes pieprasījumu atsūtīja no Ludzas uz Ziemeļiem tēva miršanas zīmi, fiktīvu bez šaubām, kā es tagad uzzināju, kur bija rakstīts, ka viņš mira 43. gada aprīlī no sirds miokarda. Bet būtībā pēc tiem dokumentiem, ar ko es iepazinos prokuratūrā, viņam nāves sods ir izpildīts 26. decembrī, ko liecina maza krievu valodā rakstīta spravka prigavar privedjan vispalņēņie, kas liecina par cilvēka nāvi. Tā tas dzīvē ir. Man bija ārkārtīgi smagi iepazīties prokuratūrā ar visiem tiem dokumentiem, kas attiecās uz tēvu, bet tas viss ir jāpārdzīvo un jāzina taisnība, un man tas tik ārkārtīgi sāpēja, ka es pilnīgi par jaunu pārdzīvoju it kā visu izsūtīšanu, it kā tēva nāvi, un ka es tagad iepriekšējā reizē Sibīrijas kanālā skatījos pārraidi, kur cilvēks, kas izgāja to šausmīgo Vjatkas Lēģera dzīvi, es iedomājos katrā viņa stāstījumā, man tiešām acis priekšā bija tēvs un arī citi latvieši, kuri pilnīgi nevainīgi tikai par to, ka viņi godīgi strādāja, ka viņi mīlēja savu tēvzemi, savu ģimeni, viņiem bija jācieš šīs drausmīgās mokas, neciešamās mokas. Un tāpat arī es biju bērns, teiksim, bērns varbūt jau pusaudzis, man nebija pilni 16 gadi, un kad es iepazinās iekšlietu ministrijā ar savu lietu, es domāju, es tā kā bērns tiku izsūtīts, nē, es tiku izsūtīts jau kā politiskais noziedznieks. Tā tas bija. Jā. Jādzīvo tālāk, cerēsim uz to labāko, un neaizmirsīsim to, kas mums ir pāri darīts, un cerēsim, ka dzīve mums kaut uz pašu dzīves noslēgumu varbūt, ka mēs piedzīvosim kādu labāku, jaukāku dienu. Ziemassvētki, tas bija tālos ziemeļos saucās vieta uz sportu. Tur arī bija mūsu radi tur bija, mana krustmāte ar 2 dēliem un mūsu ģimene, un vēl tur bija paziņas, un tas Ziemassvētku vakars jau mēs arī Latvijā līdz izsūtīšanai bieži kopā bijām, un gribējās kaut kā to Ziemassvētku vakaru atzīmēt. Mēs atnesām no tundras mazu polāru bērziņu. Mums papīri bija, mēs kaut kā mazlietiņu viņu kaut kā izpušķojām. Trauki mums bija ļoti īpatnēji, tur jau nebija nekāda stikla trauki. Mums bija stikla burciņas un no konzervu buņģiņas mums bija. Tādiem traukiem mums bija servēts Ziemassvētku galds. Ēdieni kādi tur bija, mazliet atkal no maizītes, mēs tur izgudrojām kaut ko, kādam varbūt bija kāds cukurgraudiņš, varbūt kādam kāda zivtiņa, mums tas likās, tika jau iepriekš jau krietnu laiciņu, tie produkti tika krāti priekš Ziemassvētkiem, lai mēs to galdu varētu uzklāt kaut cik.
Un tā mums likās, ka mums bija ļoti skaists galds. Un mēs jau, tā jau mums tur tik briesmīgi nesekoja, mēs tur varējām pat padziedāt Ziemassvētku dziesmas. Un galvenais, tas jau bija viss tikai atcerēties, kā bija, atcerēties visu bijušo un kavēties pagātnē. Tas jau sagādāja to lielāko prieku un tādu cerību varbūt deva, ka kādreiz mēs vēl arī varbūt svinēsim tādus Ziemassvētkus, kā tas bija kādreiz dzimtenē. Un tā mēs varējām sēdēt līdz vēlai naktī, jo tā polārā nakts jau tur viņa neatšķirās diena no nakts, bet bija jādomā par to, ka nākošā rītā atkal gaida smagais darbs, nebija jau nekādas svinamās dienas. Un tā mēs ar to smago darbu un ar to smago sirdi mums bija jāšķirās, un tādi mums bija jauna gada sagaidīšana, kur vienmēr tikai mēs minējām to, ka jāgaida kas labāks, un jāgaida ar vien kas labāks, un ar tādu cerību mēs pavadījām garus gadus tur. Es nemeklēju sapņos vadības avīzēm. Meklēju taču speciāli sapņu grāmatas un viss kas, ja. Reiz Dievs teica, ka dažreiz viņš ar savu tautu runās sapņos. Tomēr Bībelē pilnīgi nepārprotam vēsta, ka mēs nedrīkstam meklēt zīmes vai vadīties pēc simboliskiem tulkotiem sapņiem. Un te visi sapņi ir uzskaitīti, ko Mūzes redzēja, visi ko ir redzējuši, visi Jeremija un tā tālāk. Viņi stāstīja savus sapņus, tad bija man izslēkos. Sāc stāstīt sapņu. Čausums atcerēties no tā laika sapņu. Jā. Es esmu ļoti liels emociju cilvēks. Un dzīvē man ir ļoti daudz iztēles, kas parasti man rodās, no kuras man parasti rodās dažādas fiksas idejas. Kāds vienmēr man bijušas ar draugu pulkā, un darbā, un sabiedriskajā dzīvē tā. Un es ļoti daudz redzu sapņus. Par jaunības sapņiem tie ir aizmirsušies, un man nekas nozīmīgs sakāms. Bet Lēģerī lielāko daļu sapņos es biju mājās. Es biju kopā ar saviem vecākiem. Pa dienu tās domas bija tik ļoti spēcīgas, kad arī naktī zemapziņā nebija miera, vai ne? Vienmēr. Un tā es redzēju bijušo savu dzīvi. Ne par velti man māsīca brīnās, ka esmu ļoti daudz atceros no savas bērnības, no jaunības. Es visu laiku ar saviem piederīgiem runāju sapņos. Jā, tas bija man tāds liels mierinājums. Un tagad es ļoti bieži redzu tieši apcietināšanu un vajāšanu, galvenais vajāšanu. Un to, ko es nekad Lēģeri nebiju domājis, bet sapņos es parasti bēgu no Lēģera. Un tur lielāko daļu vienmēr arī tādā bēgšanā piedalās mani ģimenes locekļi. Mans brālis, tēvs, vienmēr vīriešu kārtas. Un, protams, vienmēr sapņos es tieku atkal aizturēta un ļoti mocīta un pamostos ļoti satraukta un neapmierināta un ilgi nevar aizmigt. Tā ka tagad mani moka ļoti tieši Lēģera laika sapņi. Un vēl briesmīgāki nekā bija pati dzīve. Tā ka tas ir atstājis milzīgu iespēju Lēģeris ne tikai uz visiem tiem, uz visu dzīvi, uz visu, kas ir zaudējis. Mēs varam uzskaitīt bez gala, ko mēs katrs esam zaudējuši. Es tā reizēm padomāju, es esmu savā laikā zaudējusi vecākus, tēvmājas, izglītību, jaunību, veselību, pēc tam 2 bērnus, beigās vīru. Liekas, kas vēl paliek? Visi tie arī
tie sapņi, kas bija tās domas, tie mērķi, viss piepildījies tikai uz laiku. Pēc tam viņi ir pazaudēti. Un tomēr jāturās ir slīmeņa. Dievs mums ir devis ļoti lielu spēku visu to pārvarēt. Protams, tā ir vesela filozofija. Ar kādiem līdzekļiem tu to pārvari? Vai tu pārvari to ar literatūru? Vai tu ar literatūras palīdzību? Vai tu pārvari to ticībā Dievam un apziņā, ka Dievs ir katram devis dzīves uzdevumu. Mēs varam skatīties pēc vecās bībeles, kur tur vairākās paudzēs ir iet grēks līdzi un jāatbild par izdarīto. Vai arī pēc jaunās derības cilvēks katrs pats atbild par savu ceļu. Bet katrā ziņā visam tam, es tā domāju, kas noticis manā dzīvē, tam visam ir bijis kāds cēlonis. Un ir jāatrod tagad spēks, zinot to, kas bijis, turpināt dzīvot un ticēt tam, ka tas, kas ar mani bija, tas vairāk nenotiks. Protams, notiks kaut kas cits. Bet viss, kas notiek, viss ir jāpieņem ar lielu pacietību, ar lielu izturību. Es tagad to varu teikt. Tā. Bet viens sapni, es jums gribu izstāstīt, man tie sapņi nav tā īsti piepildījušies. Bet viens sapnis, ko es nekad nevarēšu aizmirst, es vienmēr tā ļoti sapņoju par medicīnu. Un es ļoti mīlēju, tad, kad es strādāju par savu māsu profesiju. Mūs visi sarkanā krusta skolā audzināja ļoti stingri. Tā skola man deva ļoti daudz, ne tikai tieši profesionāli, bet vispār dzīvei. Un man lēģerī, es šādi tā pa dienu domāju, kaut es kādreiz varētu vēl strādāt par māsu, tad, kad es biju kopīgos darbos. Un tagad vienu nakti es redzu sapni, ka es pa dzelzceļu braucu, bet nevis vilcienā, bet es sēdu uz šujmašīnas. Jūs varat iedomāties tā šujmašīna. Es 7 gadus sēdēju pie šujmašīnas. Tagad sapnē es biju uzsēdusies virsmu. Un es braucu uz Rīgu. Es vēl nezināju, vai es vispār kādreiz Rīgu redzēšu. Tagad es esmu jau Rīgā, es eju pa kāpnēm, lieliskajā slimnīcā Sarkanā krusta, kura, diemžēl, tagad ir slēgta. Es ceru kaut kādu laiku tikai. Un man pretīm nāk slimnīcas virsmāsa, kas bija viena noteikta persona, kas bija virsmāsa tajā laikā, kad es mācījos māsas skolā. Viņa nāk, nesaka neviena vārda, kā man piesprauž sarkano krustiņu. Mums bija tāda emblēma sarkanais krustiņš, ar ko kādreiz māsa sasēja lakatiņu, bet vēlākos gados, kad tos lielos baltos lakatus vairs nevelkāja, tad ar to sasprauda krātiņu. Jā. Es redzu, ka viņa man piesprauž to krustiņu. Es pamodos ļoti laimīga, ka man ir piesprausts krustiņš. Sapnī. Pēc tam laikam es to sapni biju aizmirsusi. Pagāja daudzi gadi, kad es atgriezos. Man atkal pieņem Sarkanā krusta slimnīcā strādāt. Es strādāju ķirurģijā. Un pēc 4 gadiem man aicināja būt pa slimnīcas virsmāsu. Un tad es to sapni atcerējos. Lai gan es dzīvē nevados no sapņiem, bet tāda ļoti, ļoti dīvaina sakritība. Droši vien tāpēc, ka es ļoti daudz domāju gan par saviem skolas biedriem māsas skolā, gan par tām zinībām, ko es tur ieguvu. Tur
mācīja pa īstam kopt slimnieku. To varēs redzēt, ka es nomirkšķināju, jā? Pēc atgriešanās dzimtenē parasti jau vienmēr mēs ar vīru gājam Ziemassvētkos noteikti uz baznīcu. Tas bija pēc izvēles dažādām baznīcām. Bet 89. gadā pie represēto kluba dibinājam evaņģeliski luterisko draudzi. Un draudze ieguva sev lielajos kapos kulta celtni, jauno kapelu. gadā politiski represēto biedrībā mēs dibinājām evaņģelisko luterisko draudzi. Nosauc to par augšām celšanas draudzi, kas zināmā mērā simbolizē arī mūsu garīgo augšām celšanos, kad mēs atgriezamies no izsūtījuma un no lēģeriem. Lai mēs varētu darboties, mēs savā īpašumā ieguvām baznīcu, arhīvos to sauc par jauno kapelu, lielajos kapos. Nams no 61. gada, kad likvidēja lielos kapus, bija bez jumta, ar izsistiem logiem, izsistām durvīm. Bet mēs jau pirmajā vasarā sākam tur noturēt dievkalpojumus. No sasistiem ķieģeļiem mēs vienmēr uz katru dievkalpojumu atsevišķi uzbūvējam altāri, to apsedzām. Mums uzdāvāja krucifiksu, svečturus. Mums tur bija dievkalpojumi, un par mūsu mācītāju konsistorijā nozīmēja mācītāju Gunti Kalni. Bija ļoti skaisti vasaras dievkalpojumi bez jumta, kad mēs redzam debesis, ziedēja liepas, ielido putniņi pie mums, bet it sevišķi skaisti bija mūsu pirmie kopīgie Ziemassvētki. Bija dziļš sniegs. Mēs atrakam to sniegu, lai varētu ieiet baznīcā iekšā. Ar cimdotām rokām visi, kas varēja tik kustēties, atkal uzbūvējam altāri un izvietojam pa visu baznīcas piesnigušo grīdu svecītes. Uz altāra mums arī dega sveces, un tad ienāca mūsu mācītājs. Tad dienā mācītājs bija baltā tērpā. Viņš tiešām ienāca tā kā eņģelis, lai mums pasludinātu Kristus dzimšanu. Un tas bija tieši 24. datumā. Tie bija pirmie Ziemassvētki mūsu draudzei, un tāda pirmā īstā sadraudzība mīlestībā. Tad dienā laiks bija kluss, sniegs jau bija priekšpusdienā snīdzis, un lūk, šie Ziemassvētki ir neaizmirstami visai dzīvei. Un man tā gribētos šodien sveicināt visus mans lēģeru biedrus, kas mani vēl atcerās. Ir tīpaši man ļoti mīļa bija tāda Olga Šēniņa, ko mēs saucam visu par Oldziņu no Kurzemes. Viņa tagad dzīvo Kuldīgā. Citi draugi Cēsīs, Nelija, Valmierā, Nelija. Arī Rīgā ir daži, ar kuriem es esmu bijis kopā. Es visu mīļi sveicinu. Tāpat arī ar visiltākām jūtām
Es domāju šodien par saviem draudzes locekļiem un arī par visu mūsu tautu, jo svētki liek to darīt. Šī brīnišķīgā noskaņojumā, kad mēs gaidām Kristus piedzimšanu. Un es novēlētu visiem ne tikai sakārtot un uzpost savus dzīvokļus, bet sakārtot un uzpost savas attiecības ar draugiem un ģimenei un sakārtot savas attiecības ar Dievu. Un, protams, visiem mieru un mīlestību. Paldies! Jā. Kā norunā. Tas mans adventas laiks stāstīju. Es stāstu adventas laikā. Nobeidzot šo adventas laiku stāstījumu, es novēlu visiem maniem likteņa biedriem, visai mūsu tautai, draugiem un arī svešiem cilvēkiem sakārtot ne tikai savus dzīvokļus, sakārtot un uzpost, bet sakārtot savas attiecības gan ģimenē, gan sabiedrībā, gan pašam ar sevi savā sirdī un pats galvenais ar Dievu. Paldies! Parasti jau kaut ko runā. Muti vaļā. Nē, jums nevar. Es gaidīju, ka jūs man jautāsiet kaut tagad, ko. Jā, it kā es kaut ko tagad gribu jautāt, un jūs ļoti uzmanīgi klausoties uz to, ko es jautāju, un tas arī var ieiet šeit filmā iekšā skaņa patreiz man Un es arī atbildu, bet es neatbildēšu, jā. Tagad pašāk jūs jautājat. Bet bišķiņ pakustniec savas lūpas, lai es justu, ka jūs ko jautājat man. Nē, jūs nevarat kustāt lūpas. Tagad es runāju, tagad jūs klausoties. Tagad jūs klausoties, ko es pateikšu, tāpēc, kā man ir kaut kāds jautājums. Es nezinu, kur es viņu ielikšu iekšā. Jā, tā bija ļoti labi. Bet jūs... Nē, jūs nevarat runāt. Tas varēja.
Stabi, kas palikuši no tēva. Sētas stabi, ja? Un tas tā paskat... 73. gadā, jā. Ja? Viņš jau tāds bija... Visas turpat uzrauga. Kur es ar mammīs bučoju, man gribēs ar to sākt. Tu vēl rādīji pašā sākumā? Jā, es minētu. Māsa bildīt. Viņas par divas bija tādas atcerēt. Tu viņu paaugšņu, tu uzreiz rādīji to bildīt. Vajag vairāk tagad draudzi rādīt, ja? Bet par jūsu lielo stāstījumu tur noteikti kaut kas starpā jāliek ik pēc... Tu tur esi aiztaisījis. Tu man piezvanīsi vēl tuvāk? Tā. Pēc tam jau... Elvormas, mūsu māsas draudzes. Un šitā arī ļoti laba bilde. Šis netiksies kā kuļus. Šodien jau ne... Baznīca, kur man māmuļa gāja, kur man brālis saka, tā ir Milvoku altā. Man ļoti patīk Kristus tēli. Tas nav kaut kas pārspīlēts, bet man ļoti. Tas cigaretes būs reizam Nē, tās es noliku. Dievs, lai man viņš nepietrūkst, parasti viņš pietrūkst viss tas. Krievijā. Ja. Nīcā tā var pateikt, tur bija vienāds tāds un vienādi gadi.
tā ir, ka citas vietas nav. Cilvēki domās ar Žēliņu, kāda mietpilsone tur dzīvo. Tas ir jūsu, tevis nezinu. Nē, tas no mans grāmatas, nē. Ildas vispār. Jā, tā pašai gribās dziedāt atmiņas, kā bites sīts un zeļi, ja? Viss, kas aizmirsts, atkal galva ceļ. Jā.